Labi, gan jau būs. Cipa čau! Cik es dzirdēju, baigi krūta esot. Braukāties riņķī un tarkšķiet sūdu. Es izdomāju, var bišķīt varētu pārmaiņas pēc. Laikam tik jāiet pakaļ braucamiem. Niņelis noslēpies. Tā ir man uzticamā garāža. Nekad nepieviļ. Tikpat ļoti apsargāta kā Rīgas maksas stāvlaukumi ar tikpat lielu drošības pakāpi. Jāizmet neliels līkuņš. Labi, pietiek huņu runāt, ķipa pat tēmu. Ja nebūtu bezspreģēs, ja izdomāju pastāstīt par saviem bezdarbnieku piedzīvojumiem. Kā tad es beigās dzīvoju, braucu un pat dzēru pavelti. Nu labi, cik nu dzēru? Cik tur ar to stipendiju pietika, bet nu tāpatās. Vismaz kaut kāds sekšanas. Bet nu pa lielām tas man bija tāds posms. Nu, tas man bija tāds posms, kad es vēl pat mācījos bija. Otrajā kursā. Nē, tas bija liekam kaut kāds otrais, trešais kurs, jau es neatceros. Bet nu pa lielam ir, lai tās izspriedzes vispār kaut kā ģēg no tā būt, tad tomēr bišķīt ir jau apastrādā. Tas pats gads klapā jābūt ķipa oficiāli. Neder pie kaimiņa Stasīka Gatari uz rokas. Visu laiku pa nopietno. Savādāk, jo nav interesanti. Bet no tas jau man bija iepriekš tas gads. Vēl kaut kādus sūdus tais. Tā, kurš palika. Jā, tāpat kā kamēr bija. Starp citu reizē, kad ir students, tad arī varbūt reizē arī bezdarbnieks. Tas viss pat ir oficiāli. Labi, bet es iestājos bezdarbniekos, jo es biju salasījis to 9 mēnešus no vietas oficiāli. Tad man bija jēga iet uz tiem bezdarbniekam arī. Bet nu tas viss bezdarbnieku process sākās super duper krutajā Vidēkā. Kura tur viņi kaut kur pie Čiekurkalna, kur tur bija neatceros. Bet no Kraļš, es zinu pa ko runa. Bet no parastiem mirstīgajiem tur tikai pieejami bija pirmie 2 stāvi.
vairāk arī nevajag, lai dabūtu to bezdarbnieka status un uzreiz arī to bezdarbnieku pabalstu, kuru var saņemt 9 mēnešus. Tur ar tie procentu tiem mēnešiem vajag rēķinājās pirmos 3 mēnešus kaut kā ķipa 90%. Tie procenti ar tur beigās sanāk tā, ka tā reāli tā nauda, ko dabū uz rokas oficiāli, tad tā tos pirmos 3 mēnešus, principā, puse no tā ir tie 90%, vai cik tur bija, neatceros. Pēc tam 3 mēneši kaut kāda 80, pēc tam 3 mēneši kaut kāda 70, laikam bija. Bet nu tāpatās. Es nezinu, vai tagad man baigā jēga ir kaut ko runāt pie neliela ātrumiņa, bet nu kaut kāds sūdes var patarkštēt. Nu, vēl kāds te tagad. Labi, tagad sākās gaisa plūsmas normālā zona. Tā, bet es vēl kaut paliku pie procentiem, kroči, jā. Tagad domā, nu jā, labi, viņš dabū ķipa to pabalstu, bet kādu vēl pēc viņš kādā veidā viņš dabū benžu apmaksāt un no dzīvošam apmaksāt. Tas ir pavisam vienkārši. Jāpiesakās kaut kādiem kursiem arī reizē vēl. Jāsagaida rinda. Un tad cītīgi jāapmācās. Pirmajos pieteicās uz C95. Bet no tad vēl nebija atšaknījies, ka tāda iespēja ir vispār visādi to dzīvošanu un benzīnu vēl dabūt, apmaksāt. Bet nu, tas ar tikai 5 nedēļas tur bija. Bet nu, kad kādam vispār sāk kaut ko prasīt, tad man visi reiz man sūtīja dirs, ko es te vispār iedomājos. Beigās daudz zvanīju uz viņu kaut kādu tur super-duper numuru, kāds 3 reizes man tur pāradresēju pie pareiza operatora, kurš tam man varēs tur pastāstīt, kas pa ģēlu. Un tad beigās izrādās, ka vajag deklarēt to virs vairāk kā tālāk pa 20 kilometriem no tās mācību iestādes, kur tie kursi notiek. Un tad tur rēķina benzīnam baigi pēc 100 kilometriem. Vienam šurp tur braucienam no tiem kursiem vai uz tām kojām vai uz tiem kursiem. Es neatceros, kur tur rēķināja, bet man tur principā blakus abi bija. Bet nu kaut kādi, cik te man sanāk, 160 kilometri. Pa tiem tad tur rēķināja to patēriņu, vai ne patēriņu, bet no patēriņu man patīk, kā viņi rēķināja, pateica, cik litrus man uz sotaku ēd, un tāpēc tā arī rēķināja to summu, ko man tur apmaksās, bet nu tā vadās. Labi, šitais ir, laikam, arī rīta tās 8 litrus uz sotaku, bet no Honda jau tur, lai 8 litrus dabūtu, tur ir tā kā ir. Tad pilna ručkais laiku. Nu jā, no dzīvošana kā man beigās apmaksāja. Dzīvošana apmaksā kojas tikai, bet nu, kāda apstākļi sagadījušies netīšām, es arī jau dzīvoju kojās. Tā man to laiku, kamēr man tajā kursa bija, to man arī vēl kojas apmaksāja. Plus vēl benžu. Beigās tur benžu plus kojas tur bijuši kaut gandrīz arī sataks arī sanāca. Bet nu tāpatās.
Plus vēl pabalsts. Kādu brīdis arī taču. Labi, man īsti tie pabalsts prieks sākās, viss sākās arī tā, ka pēdējais semestris skolā bija tad tāds neliels bonusiņš, ka var nestrādāt ar naudu nāk. Vismaz bija šī vairāk. Tā ka reizē, ka vēl strādāju un mācies reizē, nu tad bija ģets ar. Bieži vien jau aizmirst, kas tas tāds miegs ir. Tagad laikam tas arī viss, ko es pēc tiem bezdarbniekiem, kā man tur. Nu pēc tiem C95, un tad man bija tie netīšām sagaidīja rindu uz tik kursiem. Tad nācās iet uz tik kursiem, bet nu tie gan bija 3 mēneši. Tad reizē ar skolu viņi iekritā patīca diezgan. Bet nu kaut kā man tur sanāca visu savā kopā. Tā kā šogad jau es esmu dabūjis 95. kodu, C un D1 tik kursi. Man tūlīt arī jau izlaidums jāsagaida un būšu arī, to fancy nosaukumu tagad neatceros. Elektrozinātņu inženieru grāds, tur bakalaurs kaut kāds tur pizdiets tur. Bet nu kaut kas baigi krūts kroču. Šitais draņas jānoņem nost. Kas tos pa nezāli? Nu tā piehuļi daļši. Nu, ko viņš negrib tā lekt uzreiz? Man jau patīk, ka tā krutā vidmāja ir vienā galā trusu uzslieta. Tur jomoja, tur, cik tur tie stāvi. Un arī tur baigi, ko bezdarbnieks, tad tā lapeli visu laiku jāpild ciet, tad jādāk uz vizītē. Ķipa aprādīt degumu, ka tu vēl joprojām tāds esi. Lai tev būtu tas bezdarbnieks status un bla bla bla. Bet tā paša, galvenais pirmo reizi, ka bija tā vizītes, domāju, ka tajā pašā vidmājā viņa izstaigāja visu izmeklējumu, beigās tur visu apsargdovi jau šķībi, viss skatās man jau prasa, ko es tad meklēju, ko es tad daru vispār. Pamaz nodoklis, laikam, maksāju viņiem. Jā, to es arī aizmirsu pateikt, ka gan jau viss sākumā domā, neliec kā viņš tagad dzīvo uz maniem nodokļiem, neko nedara. Jā, varētu padomāt, ka jūs visu mūžu dzīvojat Latvijā, nereiz neesmu maksājis nodokli. Un tāpat tie visi kursi jau pa lielam arī atmaksājās no tās naudas, ko es strādājot to gadu, esmu tur nodokļos atstājis. Tā kā, principā, pacienti savu naudu tik dabūja apakaļ. Un to tikai daļa no tā visa. Tā ir labi, man jau apnika tarkšķiet, parasti klusēja kā. Nezinu, kas, ka braucu, bet pārmaiņas pēc bišķīt ātrāk tas ceļš paiet, kamēr kaut ko tarkšķi. Gan jau kaut ko es aizmiršu pateikt par tiem bezdarbniekiem, bet ja jau kāds grib kaut ko baigi bezdarbniekoties, tad jau man it kā jau nav grūti atrast, bet labi, viss jau, čau, pietiek, čau. Es jau aizmiršu pateikt galveno frāzi. Vispār man ir, kā man sanāk šitais motovlogings, vai kā viņš tas saucās, nezinu. Video motovlogings. Ķipa Latvijas stilā. Bet, nu jā, te jau viens Rīgā ar cīdīgi blogo. Viņš blogo angliski, bet nu tam jau arī ir pamatots iemesls. Ja ņemās ar YouTube. Reāli, lai YouTube'ā vajag kaut ko sākt ar bišķīt iekasēt, tad principā jādabū visas Latvijas iedzīvotāji kaut kā visas Latvijas iedzīvotāji skatījumi, un tad tikai kaut kas var sāk notikt tā reāli. Tāpēc vajag tēmēt uz ārzemēm. Visideālākais uz štatiem tikt, bet no YouTube's jau var baigi. Baigi šķiro pa valstīm.
visu rakstīju, visu tā bla bla bla, bet tāpat tās. Ai labi, es tā kā nepaķeks aizrāvos, tā YouTube padarīšana, tas jāpalieks cits bloga vērts temats īstenībā. Labi, viss, jo! Čau! Tā, bļiņ, jāizdomā kaut kāds normāls nobeigums. Kaut kāds, bļiņ. Jobanī, bro. Kas tā pavist. Jā, mocis un šķēs, un tas kaut kā neiet kopā.